Es pirms kaut kāda laika solīju pastāstīt par to, ko es izmantoju šobrīd datu glabāšanai. Tātad tas ir šis. Man rokā ir divas lietas, kuras šķir apmēram gadsimts. Ja precīzi varbūt pusgadsimts starp šīm konkrētajām lietām, bet pirms 100 gadiem šī bija pavisam parasta lieta, kurā glabāt fotogrāfijas, un visiem bija skaidrs, kas tas ir un ko ar to darīt. Un pirms 20 gadiem visiem bija absolūti skaidrs, visiem, kas darbojās ar elektroniku, kas tas ir. Šobrīd varbūt kāds nezina, kas tas ir. Tas ir cietais disks, kurā mēs glabājam datus, un dati savukārt ir tas, ar ko mēs visi ikdienā strādājam. Un ar datiem fotogrāfijas kontekstā mēs saprotam fotogrāfijas. Vai nu tas ir RAVi, vai tas ir JPG faili, vai TIFFi, vai vienalga kādi citi faili, kas satura informāciju par mūsu vizuālo materiālu, ko tad mēs esam nofotografējuši. Un kā jau es arī iepriekšējās raidījumos un sarunās esmu runājis par šo failu glabāšanu, tad šoreiz par vienu konkrētāku risinājumu, kas ir tapis mūsu pašu šeit Latvijā un visai veiksmīgi darbojas, un jūs jau nojaušat varbūt par ko, par failiem LV stāsts šoreiz. Stāsts kontekstā par iepriekšējā raidījumā aizsākto tēmu par to, ka mūsu datu apjoms pieaug, ja ne lineāri, tad varbūt eksponenciāli, vai visās citās formulās, bet datu apjoms pieaug visu laiku. Katru dienu, kad mēs paņemam telefonu, kaut ko nofotografējam, mēs radām tos datus, un tie dati mums kaut kur glabājas. Un rezultātā mēs maksājam par iCloud, mēs maksājam par Dropbox, par OneDrive, kas nejauši ir uzinstalējies, un par vēl visu, un mēs saprotam, ka beigās tā fotogrāfija vai no ar kameru, vai no ar telefonu maksā naudu. Tas reāli to atmiņu ražošana maksā naudu, un mēs esam atkarīgi no lielām korporācijām pasaulē un tā tālāk. Bet ne par to stāstu šoreiz. Stāsts ir par to, kā reāli dzīvot, kā reāli glabāt tās fotogrāfijas un ko tad mēs varam izdarīt. Atgriežoties vēl mazliet pagātnē, pirms kādu laiku es biju atradis super foršu risinājumu. Es maksāju 600 eiro gadā kompānijai Dropbox, ko mēs visi zinām, un maksāju es par neierobežotu datu rezerves kopiju glabāšanu, izvietošanu. Tas bija visai izdevīgi, manuprāt, jo tas apjoms man bija visai liels datos, joprojām ir liels, bet Dropbox izslēdza šo opciju, un līdz ar to beidzās šī mana sadarbība ar Dropbox, man tos datus vairs nav kur glabāt. Datu man ir daudz, tāpēc man ir dažādi diski un lokālās vietas, bet arī ne par to šoreiz stāsts. Un ja mēs paskatāmies uz visiem pārējiem servisiem, ko mums piedāvā, tur OneDrive, Google Drive, Dropbox, Backblaze un tā tālāk, ko jūs varat iedomāties. Visiem šiem servisiem ir viena liela problēma praktiski fotogrāfa acīs, tas ir datu pārraides ātrums. Visātrākais no šiem servisiem bija Dropbox, tāpēc es to izmantoju, bet viņi laikam to saprata un ieslēdza cenu tādu šobrīd, ka to vairs nav to praktiski nevar atļauties individuāls fotogrāfs, lai cik daudz pelnītu un tā tālāk. Tātad visi šie servisi atrodas kaut kur ārzemēs, kas ir forši, ja jūs gribat tur slēpt datus un tā tālāk, bet tas ir lēni. Un fotogrāfi mēs ikdienā strādājam, mēs pavisam skaidri normāli lietojam, ka man, piemēram, vesela krūzīte ar atmiņas kartēm, kur ir 256, 200, labi, tas ir 8 kaut kas, 128, 256 gigabaiti, tad tas datu apjoms ir visai liels, ko es ikdienā kopēju tajos diskos, un attiecīgi, ja es viņu glabāju kaut kur mākoņu servisā, tad es arī vēlētos to ātrumu, lai viņš man nebremzētu visu pārējo darbību. Un pie šodienas tēmas mēs visi zinām failiem LV. Ja vajag aizsūtīt kādam kaut ko, mēs ieliekam failos, aizsūtam linku, visi to māka atvērt, visi to māka saņemt, nosūtīt. Tas ir super vienkārši. Bet es gribēju parunāt šodien par failiem LV Pro vai biznesa funkciju, tātad par šo abonamentu, ko var un kas ir paredzēts, kas ir orientēts uz fotogrāfiem, tātad un uz visiem radošiem, kas darbojas digitālajā vidē, foto, video, skaņa un tā tālāk. Tātad failiem LV Pro servis. Iesim pie datora un paskatīsimies, ko tad mēs no tā varam dabūt. Sāksim ar to, ka šis ir Pro versija, te rakstīts ir Team, bet tas varētu būt arī kaut kāds cits variants, ja tā ir Pro versija.
ko mēs abonējam par naudiņu, salīdzinoši nelielu naudu, un rekur man ir pieejami 2 terabaiti datu. Tas nav absolūti viss, kas, teiksim, man būtu nepieciešams, bet tas ir diezgan daudz. Jo, kā jūs redzat, es izmantoju šobrīd tur 4%, kas ir apmēram, es nezinu, cik ir 4% no 2 terabaita, tas jāparēķina. Bet tas nav viss, kas tur ir salikts, jo es šobrīd vēl migrēju no Dropboxa uz šejieni. Un tad, ko es daru ar failiem LV? Pirmkārt, kā jūs redzat, šis ir praktiski darba konts, ja reāli, tātad tas ir viss, kā tas notiek. Man ir folderītis in, man ir folderītis out, tātad ienākošie dati, ko man sūta cilvēki no malas, tā skaitā studenti, klienti, vēl vispārie partneri, kas man sūta. Tātad tas glabājas mapītē in, tie ir ienākošie dati. Un notiek tas pavisam ļoti, ļoti forši. Pieņemsim, ka es esmu saņēmis e-pastā saiti ar failiem LV linku. Es šo linku šajā gadījumā iekopēju, bet es varētu uz tā linka uzspiest, un man atveras šie faili tātad manā internetu pārlūkā. Kas ir forši? Šajā gadījumā pierasti mēs varam tātad šos failus saglabāt, ja? Bet ja jūs esat ielogojušies failiem LV un jūs vēl abonējat šo, kā es šajā gadījumā, jūs varat nospiest saglabāt manā kontā. Tātad nebūs jāgaida, kamēr viņus sapako, nebūs jāgaida tas downloads, jūs vienkārši saglabāt manā kontā, un šie faili tiek pārkopēti kaut kur failiem LV serverī un ir pieejami jūsu kontā. Kā jūs redzat, tas notiek šajā gadījumā salīdzinoši ātri, jo tas notiek servera līmenī. Un man atveras šī mapīte, kura man ir tagad pieejama. Es šo mapīti, protams, varu šeit paņemt, nospiest pārvietot un izvēlēties tātad kreisajā pusē mapi, mani faili in. Un es pārvietoju šajā mapītē in. Tas notiek tieši tik vienkārši, tieši tik ērti, un tas ir baigi forši. Jo tātad man šie visi ienākošie faili nekrājas kaut kur downloads folderī uz datora, es viņus ielieku failiem LV cloudā, un man viņi vienmēr ir pieejami. Kas ir baigi forši. Un tad, kad man viņi nav vajadzīgi, es viņus, protams, varu izdzēst un izmest un tā tālāk. Ja? Vēl viena uzreiz vērtīga funkcija šajā gadījumā ir ļoti, ļoti forši tas, ka es varu šeit ieslēgt dzēst šo mapi pēc. Ja? Tātad, un šeit es uzlieku mēnesi, piemēram, šodien 25. Ja? Nu, tad kaut kur 20 pēc mēneša, 23. decembrī man šī mapīte vairs nebūs vajadzīga. Es uzlieku dzēst pēc mēneša. Tātad mēs glabājam tīru savu elektronisko vidi, kas ir vienkārši ļoti eleganti. Es viņus tiešām par šo funkciju man ir ļoti prieks, jo tas man palīdz organizēt visu to pārējo. Protams, mēs varam to visu nošērot, bet par to pēc brīža. Mapīte out savukārt, ja, man šai gadījumā te ir kaut kādi 3 projektiņi, kurus es esmu sūtījis kādam. Mēs varam veidot, cik mapītes mēs gribam. Šai gadījumā man šie ir kaut kādi izējošie faili priekš kaut kā sūtīti. Man ir atsevišķa mapīte klientiem, kas ir tātad pēdējā laika izējošie dati, ko es esmu sūtījis. Te nav, protams, visi, jo es izmantoju Dropbox vēl papildus kādu brīdi, bet faktiski tātad viss, kas ir vajadzīgs klientiem, uztaisam smuku mapīti, aizsūtam linku, ja, kas ir ļoti, ļoti vienkārši. Tātad reku mums ir links, mūsu pazīstamais failiem LV kaut kas, un te mēs varam kopēt. Un kas ir baigi forši tagad jaunajā versijā? Mēs varam kopēt skatīšanās saiti, mēs varam kopēt rediģēšanas saiti, un mēs varam kopēt pievienošanas saiti, par to es pastāstīšu pēc brīža. Tas ir vispār oriģināla lieta, kas nevienam citam nav, ko es izmantoju ļoti regulāri. Rediģēšanas saite, tātad klients vai tas cilvēks, kam jūs sūtat, var tur kaut ko piekomentēt, pielikt klāt un tā tālāk, respektīvi jūs jau veidojat tādu sadarbību. Un tas ir arī, ko es parādīšu vēl vienu funkciju, kas man ļoti patīk citā kontekstā, ko es izmantoju, ir tātad funkcija konkursi. Un tā kā es savā ikdienā organizēju diezgan daudz tos konkursus un diezgan daudz viņos piedalos gan kā žūrī, gan kā organizators, man ir ļoti, ļoti aktuāli šos datus kaut kādā veidā saņemt. Es nesaku, ka jūs tagad organizēsiet konkursus, bet pieņemsim, jūs gribat kaut kādu darba vietā kaut kādas bildītes savākt vai kaut ko no klientiem savākt un tā tālāk. Tātad mēs varam izveidot jaunu, un te sākas vēl daudz funkcijas par dokumentiem, bet par to es vēl neesmu runājis. Tad mēs varam izveidot jaunu mapi, kas ir vienkārši mape, visiem skaidrs. Mēs varam izveidot jaunu galeriju, kur rakstīts ir jaunums, tātad tas ir priekš foto paredzēta mapīte, kur viņi izskatās smukāk, ko es arī parādīšu, un mēs varam uztaisīt jaunu mapi failu saņemšanai. Kas ir baigi forši. Tagad šeit varētu būt, ierakstīsim YouTube konkursus, piemēram, vai
nezinu, darba kalendārs. Ja? Jūs veidojat savā darbā kalendāru un jūs gribat, lai visi atsūta bildes. Uztaisam darba kalendārs, ja? Te var kaut ko ierakstīt, nospiežam turpināt. Tagad mums ir mapīte, kurā mēs varam uztaisīt tātad privāti vai saiti. Privāti būs pieejams tikai man vai kādam ar e-pastu, ko mēs aizsūtam, bet mēs uztaisam saiti. Un šeit es nokopēju pievienošanas saiti. Un es varu ieslēgt, ka nav lejupielādes pogas, tātad tas cilvēks nevar nokačāt citu bildes. Un es varu uzlikt dzēst šo mapi atkal, piemēram, pēc mēneša, ja, vai, teiksim, gada beigās man vairs nevajag. Tātad, un šajā gadījumā nokopējot šo saiti un aizsūtot visiem sabiedrības kolēģiem, viņi saņems uzaicinājumu, vai arī varam uzrakstīt šeit e-pastiņu un aizsūtīt automātiski, ja? Bet, vai nošērot rekur Facebookā, WhatsAppā un visu kaut kur. Tātad, nokopējot šo saiti, cilvēks saņem saiti, atver un viņam uzreiz piedāvā tur ielādēt kaut kādus failus, kaut kādas bildītes vai video vai dokumentus, ko nu viņš grib tagad dalīties ar to, kurš nosūtīja šo saiti. Šo es izmantoju regulāri apmācībās, gan skolā, gan fototelpā. Tātad visur, kur es sūtu, kur man jāsavāc no cilvēkiem kaut kādi mājas darbi, iepriekš bija ļoti liels hauss. Ja? Es atsūtiet man e-pastā, tad man visi sasūta e-pastus, man šie e-pasti ir jāsavāc kaut kur, jāsakopē pašam kaut kādās mapītēs un kaut kas. Tas prasa laiku. Tas ir baigais laiks to visu apkopot. Tagad es iedodu šo saiti. Cilvēkiem ir ļoti ērti. Viņi atver browserītī saiti, tur ir mapīte, ievelk iekšā bildes, atnāk man atnāk gatavs mapītē saliktas bildes, vai nu tie ir mājas darbi, vai nu tie ir pieteikumi kādam konkursam, vai nu kaut kas. Super forši. Es nezinu, varbūt ir kaut kādiem tur arī Dropboxiem, WeTransferiem šīs funkcijas, es neesmu precīzi redzējis, es neesmu tās lietojis. Ar šo FileMLV funkciju, tiklīdz viņi parādījās, es strādāju regulāri. Man ļoti patīk, precīzi strādā. Plus es varu pakontrolēt, kas tur notiek. Ja? Tātad nav lejupielādes pogas, tas nozīmē, ka cilvēks savu bildīti iekačāja, viņš viņu nevar tur izdzēst, vai viņš nevar citiem izdzēst, vai viņš nevar nokačāt citu bildes. Visi droši, visi forši. Un es šo mapi pēc mēneša izdzēšu, lai man viņi nekrājas. Man nevajag pēc tam vairāk, varbūt pēc nedēļas. Ja? Šo var sūtīt arī privātu piekļuvi. Tātad izslēdzam privāts, ierakstam e-pastiņus, darba kolēģiem, piemēram, ja, nosūtam pieeju, visu viņi tur saliek, tas ir konfidenciāli, tas ir droši, tas ir forši. Tā ir baigi foršā lieta, tātad reku darba kalendārs, šādi mēs saņemsim mapīti, un šeit es varu vienkārši hops likt iekšā bildītes, kuras man tur vajag, ja es esmu tas saņēmējs. Tā ir baigi feinā lieta. Tas tādā strādā nevis tikai vienā virzienā, bet arī appusēji, un tā kā es abonēju šo pro funkciju, tad es šo funkciju varu izmantot visu laiku ļoti forši. Vēl viena lieta, ko FileMLV iesāka jau pirms kāda laika, un es kaut kad arī pa brīdim biju izmēģinājis, bet tātad, ja mēs izvēlamies tagad mūsu profils un mans publiskais profils, tad mēs redzam šādu te lietu. Nu, šai gadījumā tas ir man sakonfigurēts, ja? Bet tātad man ir publiskās galerijas, kuras es esmu ielicis savā profilā, un es varu iedot šo linku, FileMLV/fototelpa ļoti smuki tiem, kam es gribu šo publisko profilu parādīt. Kas atrodas publiskajā profilā, kas tur var atrasties? Tur var atrasties vienkārši galerija, ko jūs gribat kādam parādīt, ja tā ir publiska vai tā ir, piemēram, privāta, kur vajadzīga parolīta un tā tālāk. Bet man šai gadījumā ir salikti šeit tātad faili fotogrāfijas pārdošanai. Tas notiek pavisam forši, un es šo izmantoju patiesībā jau diezgan sen. Pirmo reizi, kad tā funkcija iznāca, pirms vairākiem gadiem, es sāku izmantot, jo bieži vien uzrodas klienti no stokiem, uzrodas klienti no dažādiem pasākumiem, kas grib nopirkt kādu bildīti drukai. Tad es vienkārši, lai lieki tur nečamātos ar kaut kādiem rēķiniem kaut ko, es ielieku to bildi FileMLV, pierakstu cenu, pa cik tad viņu var nopirkt, vai mēs cik esam vienojušies ar to klientu un aizsūt klientam linku. Klients norēķinās, un es saņemu to naudiņu caur FileMLV savā firmas kontā. Viss, grāmatvedībai viss skaidrs, vidam viss skaidrs, ja nav nekāda brīnuma. Tagad atverot, piemēram, šo te mapīti kalni, ja, tad mēs redzam, reku, man ir saliktas kalnu bildes, kuras es esmu piedāvājis kaut kādiem klientiem tur iegādāties, vai nu drukai vai kaut kam. Ja, šeit ir konkrēti links, ko es varu nokopēt, iedot kādam. Te man ir atslēgas vārdi sarakstīti, kas jau ir no stokiem. Virsū ir ūdens zīme, kuru praktiski neiespējami noņemt. Un šeit vēl, kas ir interesanti, ir visi dati no fotoaparāta. Tātad FileMLV tagad
nolasa EXIF datus ar visiem uzņemšanas parametriem, kas ir interesanti mums fotogrāfiem un tiem, kas par to interesējas. Ja? Tad kur ir datums, 15. gads, tā tālāk, un te visi parametri Nikon D600 un tā tālāk. Tas ir ļoti forši, tātad tas foto atbalsts, ko viņi dara Filiem LV programmē iekšā visas tās lietas, kas ir fotogrāfiem derīgas, tas ir baigi ērti. Rekur augšā ir cena 10 eiro, ja? Un, piemēram, ja es tagad šo saitīti nokopētu un iedotu, piemēram, kādam klientam, tad viņš varētu atvērt šo bildi un nospiest pogu pirkt. Un, rekur man ir tātad izšķirtspēja, kādu viņš iegādāsies, 10 eiro, pievienojam grozam. Mēs varam, protams, tur norādīt izmantošanas noteikumus, licences noteikumus, tas viss tur ir. Un tagad grozā, rekur smuka, es kā cilvēks vai kā uzņēmums varu ar karti vai ar internetbanku, kā jebkurā internetu veikalā, nopirkt šo bildīti, rekur tur ir neliela komisija par izmantošanu, un apmaksāt. Es, kas ielika to bildi pārdošanai, dabūšu savus 10 eiro, Filiem LV paņem tur to komisiju, un, manuprāt, tas tā ir. Un atnāk man kaut kur naudiņa kontā atpakaļ. Tātad reāli mums ir it kā privātais stoks, mēs varam likt savas bildes iekšā, mēs varam viņas pārdot kādam, kuram mēs aizsūtam to linku, vai arī mēs varam Filiem LV izmantot kā tirgus platformu vispār. Ja? Tad mums ir sadaļa publiskais saturs, un šeit rādās tātad izceltie profili, tie, kas ir acīm vairāk tā kā apmeklēti un vairāk. Piemēram, tas pats Latvijas Universitātes fotoarhīvs, kur var iegādāties visu kaut ko no izlaidumiem un tā tālāk, ja, kas ir, vai arī vienkārši skatīt bez maksas, ja, šo lietu. Mums ir arī, teiksim, pazīstami fotogrāfi, rekur tas pats Andrejs Zavadskis, ja, varam paskatīties. Viņam ir, rekur tātad 2 mapītes, sell fotos, sell videos, ja, un, protams, visādi pasākumi, ko viņš fotografējas. Rekur tātad viņš piedāvā iegādāties fotogrāfi, ka viņš ielicis 100 eiro, man arī jāpaceļ cena uz 100 eiro, nevis 10. Fotogrāfija vērtība. Piemēram, no Burning Man mēs varam kaut ko nopirkt, bildīt. Ja? Forši, paskatāmies, rekur, Andrejs strādā Nikon D4S un tā tālāk. Ok, bet nospiežam pirkt, mēs varam to bildi pavisam legāli iegādāties, izmantot savos internetos, medijos, sociālos, visur. Tātad reāls stoks, Latvijas līmeņa stoks, kurā varbūt nav tik daudz kā Shutterstockā, bet tas ir kontents, ko mēs paši veidojam, ko mēs paši radam. Tātad arī jūsu profils principā varētu būt šeit, jūs varat ar to taisīt naudu. Es gan lielāko naudu vairāk taisu stokos, bet, piemēram, pasākumi kā Stirnu buks vai pasākumi, ko organizē jaunie vanagi un tā tālāk, es arī diezgan daudz šos esmu fotografējis. Tātad mēs varam, kā daudz fotogrāfi dara, ja? Mēs varam šo te atvērt, rekur atrodam bildīti, atrodam, piemēram, sevi, un šīs ir piedāvātas visiem bez maksas. Tātad jūs varat, ja jūs kaut kādu publisko saturu fotografējat, ja jūs ieliekat šeit, cilvēks atnāk, sameklē sevi, nokačā to bildīti, te nav ūdenszīmes, jo viņa nav ielikta pirkšanai. Bet jūs varat arī ielikt to bildi pārdošanai, ko es esmu pats personīgi diezgan bieži darījis. Tātad es fotografēju mūzikas festivālu. Pirms daudziem gadiem, kad es biju jauns, es fotografēju mūzikas festivāls. Es nesaņemu samaksu par tā pasākuma fotografēšanu, bet es visas tās galerijas ar katru konkrēto grupu salieku internetā pārdošanai, un tā grupa vai tie dalībnieki vai grupas fani atrod tās fotogrāfijas, izvēlas, kuras viņiem patīk, un nopērk no manis. Tātad after sales pēc pasākuma, bet tādā veidā, principā, tā naudiņa diezgan daudz nāk, un diezgan daudz fotografi arī šādā veidā strādā. Pieņemsim, jūs aiziet safotografēt pilsētas svētkus, gada tirgus, vēl kaut ko, un cilvēki pēc tam skatās, rekur es tur esmu, es tur kaut ko daru, rekur es te baigi skrienu, es gribu šo bildīti nopirkt. Viss kārtībā, vai jūs iedodat bez maksas, vai jūs pieļaujat nopirkt. Tātad ļoti elastīgi, ļoti forši failu apmaiņas sistēma. Ko darīt, ja mēs gribam kaut ko pārdot? Ļoti vienkārši. Man šajā gadījumā te ir mape veikals, bet jūs varat uztaisīt savu mapi. Jūs varat šeit ielikt mapes vai nelikt mapes, bet drošības pēc es vienkārši ērtāk uztaisīšu mapīti, piemēram, test, ja, nospiedīšu izveidot, un šajā mapē tātad ir tukša, paņemšu uzkopēt failus, ko es varētu šeit kaut kur atrast, piemēram, Desktop 24, jā, reku man viena bildīte, tas smuks koks ar zaru. Tātad
ielādēju šo bildīti. Tas ir viss, kas man ir šeit jādara. Bildīti ielādēju, viņu apstrādā, tur kaut kas notiek serverī svarīgi, ja? Un tālāk tagad es atzīmēju šo te bildi un apakšā es viņu nospiežu pogu pārdot. Un te es ierakstu nosaukumu, te es ierakstu kaut kādu aprakstu, ja, ko mēs gribam tur, koks, un norādām cenu, piemēram, 300 eiro būsim reāli labs koks, ja, vai normāls ceņiks. Varam piedāvāt atlaides, ja pērk vairākus failus, un precizēt satura izmantošanas tiesības. Šīs ir jautājums par autortiesībām, bet tātad, īsumā, kas mums ir neekskluzīvs, ekskluzīvs. Ekskluzīvs nozīmē, ka jūs pārdodat to bildi vienu reizi tam klientam, kurš viņu nopērk, un nevienam citam jūs to bildi nekad vairs nepārdodat. Tas ir riskanti, bet ja laba cena, kāpēc ne? Pielietojums jebkādā veidā vai ierobežot, jebkādā veidā nozīmē, ka cilvēks var to darīt tur jebko ar viņu. Bet tas ir trikī. Ja? Tad vislabāk būtu šeit ielikt ierobežoti un šeit, tātad šajā apakšā ierakstīt, ka šo fotogrāfiju, es tagad ilgi rakstīšu, ja? Bet šo fotogrāfiju nedrīkst izmantot tā sacīt tiražēšanai, ja? Tiražēšanai uz pārdodamiem produktiem. Tas nozīmē, piemēram, uz tēkrekliem vai krūzītēm likt virsū, tirgot miljonus eksemplāros, uzvārīties. To es negribu. Tātad es ielieku ierobežoti. Ilgums mūžīgi, kāpēc gan ne? Lai strādā, lai tā fotogrāfija ir tur kaut kur uz desktopa. Un apjoms arī neierobežoti vai ierobežoti. Tātad atkal jūs ieliekat ierobežoti, tad jūs te pierakstiet, ka šo foto drīkst izmantot, piemēram, 5 reizes. Viss. Ja es 6. reizi kaut kur pamanīšu, visu es sūtīšu rēķiniem. Tādā veidā, tas notiek arī stokos tas ir automātiski, šeit mēs varam to paši norādīt. Tātad 300 eiro neekskluzīvi saglabāt izmaiņas. Viss. Un šī bilde tagad ir pārdošanā, viņa ir redzama veikalā manā, ja, tātad tajā mapītē, ko es uztaisīju, un es varu aizsūtīt linku atkal klientam, ja, es varu aizsūtīt visu pārējo. Es varu arī to fotogrāfiju parakstīt ar e-parakstu, bet tas nav aktuāla fotogrāfija, bet ja tas ir dokuments, es viņu varu šeit parakstīt ar e-parakstu, uzreiz sistēmā, un pamēģināsim parakstīt fotogrāfiju. Jā, e-paraksts mobile, jā, atveras man e-paraksts. Es viņu varu parakstīt, ja tas ir dokuments, piemēram, vai tas ir rēķins, un aizsūtīt linku klientam jau uz e-parakstītu dokumentu, jo līdzīgi mēs šeit varam izveidot jaunu dokumentu, piemēram, tā kā tā ir testa mape, izveidojam tātad jaunu Word failu, tests, kas ir Microsoft Word dokuments, un reku mums atverās Microsoft Word līdzīgs, ja, tātad ar visiem parametriem, ko mēs te varam regulēt un rakstīt, ja, un tā tālāk. Uzrakstam, saglabājam, un mēs viņu arī šeit varam pārakstīt ar e-parakstu. Tātad faktiski, reku mēs varam failu, ja tad print vai nu kā OpenOffice, vai kā Microsoft Word, vai kā PDF, ja, viņu saglabāt, un man atveras šeit PDF dokuments, kurus uztaisīja Failiem LV. Tātad, ja jūs maksājat būtībā par šo Failiem LV Pro versiju, jums ir puslīdz, man izskatās viņš diezgan pilns, mazliet varbūt tā versija ir vienkāršāka nekā tas Microsoft, kas viņš saucās tur Office, bet jums ir pilnvērtīgs redaktors dokumentiem, Exceliem, visiem pārējiem, kur jūs varat rakstīt, labot, un faktiski jums ir Office pieejams tai cenā. Un uzreiz varat viņus sūtīt. Ja jūs uztaisat te kaut kādu rēķinu, kā pašnodarbinātais, salieciet, ja tur to Excelīt ar to rēķinu, parakstiet ar e-parakstu, aizsūtiet klientam linku. Gatavs. Un tā ir tikai vēl tāda, viena no funkcijām, kas ir šobrīd diezgan attīstīta un diezgan forši, kuri mani faili. Ja? Tad reku parādās, ja tiks dzēsts 23. decembrī, ja tad man paziņojums, ka šī mapīte tiks izdzēsta. Ja es to negribu, es to varu noņemt nost un izmainīt, kas atkal ir forši. Tad, protams, ir privātie faili, kur man šobrīd šie visi ir privātie faili, jo es viņus nešēroju. Publiskajā profilā man ir tikai šīs mapes, kas ir veikalā. Ja? Tātad veikals un tās mapītes, kas man ir sataisītas, tātad pārdošanai, tas ir, kas ir publiski pieejams. Tad vēl ir dzēstie faili, kas arī glabājas kaut kādu laiku, ja? Rekur 5 gadu laikā var atjaunot, ja? Pro klientiem, tātad tie, kas maksā abonē šo servisu, 5 gadu laikā jūs varat to visu
atjaunot, kas jums tur ir pazudis kaut kur, vai arī iezīmēt un neatgriezeniski dzēst. Reizēm vajag. Ja? Tātad tas mums ir tas profils, kas mums ir pieejams šajā te interneta vidē. Tā lieta, ko es izmantoju vēl viena baigi foršā, ir tas, kas mums saucās šeit failiem LV, risinājumi. Tur ir sarežģīti nosaukumi, bet lietotnes, ja, tad mums ir pieejams, ir AI chats, es to neesmu mēģinājis godīgi, pamēģiniet. Mums ir pieejams aplikācijas uz telefoniem, un mums ir pieejams sinhronizācija ar desktopu, ar datoru. Šo es izmantoju. Viņš izskatās šādi. Tātad te ir klientiņš, kurā mēs varam pieslēgt, starp citu, vairākus kontus. Ja? Tad jums var būt privātais, jums var būt firmas konts, jums var būt vēl kaut kāds. Te var pievienot vairākus kontus, un viņi visi sinhronizējās ar jūsu datoru. Tātad šai gadījumā tās visas mapes, ko es rādīju tātad interneta browserī, atrodas šeit man uz datora, un te ir visas precīzi tās pašas mapītes. Ja mēs paskatāmies, piemēram, to veikala mapi, kur man ir veikala mape, kur veikals, jā, teiksim, drona foto, tad te ir visas iekšā tās bildītes. Te ir forša funkcija, tāpat kā visiem pārējiem Dropboxiem šitiem te, ka mēs varam ieslēgt virtual on demand file, kā viņš saucās. Ja? Tātad šis fails, ko es redzu, kur rādās izmērs 1 kilobaits, tas nozīmē, ka te man ir tikai virtuāls fails, viņš neaizņem uz datora vietu. Bet, ja es viņu gribētu atvērt, tad tajā brīdī, ko mēs atvērsim ar Word, varētu atvērt, ja? Man fascinē Windows, vienkārši fascinē. Labi, atvērsim viņu ar Photoshopu, tad šajā gadījumā tas fails tiek ielādēts. Netiek viss. Labi. Man viņu vispirms vajag nospiest tātad failiem LV, kur man ir vairāk options, failiem LV sync. Tātad make always available locally. Es viņu tagad nokačāju no servera. Man ir pieejami visi failu nosaukumi. Reku parādās 4,8 megabaiti. Un tagad, ja es viņu atvēršu tajā pašā, bet man pazuda Photoshops, kur ir reku Photoshopā, ja? Atvērās, super, varam strādāt. Tātad šī funkcija ir tagad visiem cloud servisiem. Tātad jūs neglabājat uz datora visu to apjomu. Tas viss apjoms, ko es rādīju šeit, glabājas, kur ir mani faili. Ja, tas glabājas internetā pie viņiem, failiem LV serveros. Man uz datora tas aizņem mikroskopiski maz vietas. Ja. Tad, kad man vajag kaut kādu failu, es viņu iezīmēju, nokačāju un atveru. Ja, vai tas ir dokuments, vai fotografija, vai video, tad man ir 2 terabaiti, es tur visu lieku iekšā. Tad vēl ir funkcija, ja mēs varam šeit pieslēgties kā lietotnes tīkla disks ar WebDAV. Nemāku klikšķināt, jā, tīkla disks ar WebDAV. Šī ir sarežģītāka lieta, bet cik es viņu izlasīju, arī patiesībā būtu vērts izmēģināt. Sevišķi, ja jūs strādājat uzņēmumā, te ir daudz sarežģītas lietas, bet tas nozīmē, ka mēs varam to failiem LV krātuvi reāli izmantot kā nasu, kā tīkla disku, kurā kaut ko glabājam un vienkāršāk pieslēgties pie viņa. Man personīgi pietiek ar šo Sync for Windows vai MacOS vai Linux risinājumu, jo tas man ir uzlikts uz visiem datoriem, viņš man visur sinhronizējas un es visur tieku klāt pie tiem failiem, plus es tieku klāt no mobilā telefona pie tiem failiem. Attiecīgi, jebkurā brīdī man vajag pieslēgties. Kas ir forši? Tad failiem LV šobrīd nav ierīču skaita ierobežojuma, kā tas ir Dropboxam vai Google Drive'am, es nepateikšu, bet Dropboxam noteikti ir 4 iekārtas, ir viss, vairāk jūs nevarat pieslēgt. Un ja jums ir, piemēram, 2 datori, plus portatīvais, plus telefons, plus planšete, tad jums visu laiku sanāk pārslēgties, vienu atslēgt. Failiem LV tā ierobežojuma nav, es varu salikt uz visām iekārtām un visur varu pieslēgties. Tātad sadaļa lietotnes, te jūs atrodat visādas interesantas lietas. Sadaļa rīki, ja tad reku mēs redzam konvertēt video, konvertēt doku, e-parakstīt, tas, ko es jau stāstīju par dokumentiem, kas ir ļoti foršs virziens, ko viņi ir uzsākuši. Viņi iet tādā biroja palīdzības, jeb tas ir pro servis uzņēmumiem, darbiniekiem. Dokumentu vadības sistēma, kas ir tā kā jau wow, man
Es pats nelietoju šobrīd dokumentu vadības sistēmu, ja man ir salīdzinoši mazs uzņēmums, bet lielākā uzņēmumā tātad reku mums parādās visi veidi dokumenti, dokumentu apretes sistēma, DVS, jeb dokumentu vadības sistēma, kas ir nopietns pieteikums uzņēmumiem, tas ir reāli, tas ir lielais bizness, tas ir forši. Tad pie rīkiem ir, protams, foršas lietas pasūtīt produktu apdruku, izveidot foto izdrukas un video konferences. Tas sākās, man liekas, Covid laikā, kad FileMLV piedāvāja arī savu strīmošanas servisu, bet kaut kas ar viņu, tā kā man viņš nav abonēts, tāpēc viņu nevaru palaist. Pamēģiniet, palasiet. Pasūtīt foto izdrukas ir interesants pasākums. Šis ir sadarbībā ar Fotki.lv, tātad drukas kantoris. Mēs varam pasūtīt, atsūtam mums ar Omnivu, bildītes papīrā, forši, ērti un tā tālāk. Tātad integrēts servis. Un te mums ir pasūtīt produktu, apdruku, tātad krūzītes kalendāriņi. Arī baigi forši, ērts servis, ar to pašu Berga foto, kuri apdrukā visas lietas, kas fotografē arī bērnus un skolniekus un tā tālāk. Un te jūs varat izvēlēties faktiski visu no Berga foto šitiem te. Un cik es zinu, arī Berga foto arī izmanto FileMLV platformu to bērnu foto apmaiņai ar vecākiem. Manuprāt, jā. Tātad tas ir forši. Tad mums te ir labi izpētiet, kas ir biznesam, publiskais saturs, un te mums vēl ir risinājumi, kas ir, es kaut ko nospiedu pa daudz, kas ir procesā, jo viņi visu laiku liek kaut ko jaunu klāt. Kamēr man veras tas risinājumi, es atvēršu vaļā cenas, ko mēs redzam. Pro ir 7,90 mēnesī, jeb 94 eiro gadā, ka strādājošam fotogrāfam tas ir lētāk nekā Adobe, tas ir lētāk nekā tur viena atmiņas karte, bet jūs iegūstat visus šos servisus, par ko es runāju. Pavisam foršā lieta, ja jūs gribat šo Pro izmēģināt, tad šobrīd sadarbībā ar FileMLV es jums varu piedāvāt 25% atlaidi, abonējot šo, man liekas, ka jebkuru no šiem, ievadot kodu fototelpa 25, ekrānā, kur apakšā, fototelpa 25. Ievadot kodiņu, jūs saņemsiet 25% atlaidi šim abonentam uz pirmo gadu. Man liekas, ka jā. Deals 25% atlaidi. Jūs varat paņemt, izmēģināt, tas nebūs 94, tas būs, es nezinu, cik jārēķina. Jā. Tātad, atgriežoties, tas ir par cenām. Te mēs varam pielikt klāt, kur mums ir tātad lielāki cipari, tur lielākiem uzņēmumiem 1000 eiro gadā. Bet kas ir ļoti forši, jūs varat pielikt klāt, principā par 250 eiro, jūs varat pielikt klāt 5 terabaitus, jums būs 7 terabaiti datu, kas ir, godīgi sakot, pāri galvai. Ja jūs gribat rekurs 10 terabaitus un tā tālāk, un faktiski jūs varat arī neierobežot izmēru par kaut kādu naudiņu, ja jums tas ir vajadzīgs. Bet, godīgi sakot, 2, 5, es principā skatos uz to, ka man varētu būt kaut kādi 7 līdz 10 terabaiti, ko es izmantoju aktīvi visu laiku. Ienākošie, izējošie faili plus svarīgajiem failiem man ir rezerves kopija tajos 10 terabaitos, un tas ir 490 plus 90, tas ir kaut kādi nepilni 600 eiro gadā, ko es teicu, ko es maksāju Dropboxam iepriekš, un tas man liekas ļoti, ļoti, kā saka, make sense, tas ļoti loģiski, tas ir pieņemami, Tātad, ja es par tiem 12 terabaitiem maksāju 600 eiro gadā, tas ir pat mazliet lētāk nekā varbūt pirkt vienkārši diskus, bet tas viss ir ērti un tas visur ir pieejami. Tā kā es šobrīd teiktu, es lēkāju starp šiem servisiem. Es izmantoju vienu brīdi pirms tam Dropbox, tad es izmantoju Google Drive, tad es atpakaļ izmantoju Dropboxu, tad es izmantoju vēl kaut ko citu. Šobrīd ērtākais, lētākais un funkcijām bagātākais ir FileMLV. Viss.
Šī izklausās pēc reklāmas. Tā nav, diemžēl, apmaksāta reklāma, tā ir vienkārša reklāma, jo es to pats izmantoju, un es pirms kaut kāda laika solīju pastāstīt par to, ko es izmantoju šobrīd datu glabāšanai. Tātad tas ir šis. Es izmantoju FileMLV, es izmantoju tās funkcijas, ko es rādīju. Es varbūt neizmantoju šīs funkcijas, piemēram, kas ir tātad datu glabāšanas izmantoju. Integrējiet failu ielādi vai API, šo es izmantoju, bet es parādīšu, kā tas ir. Un pārdošanu, to es izmantoju, virtuālo serveru nomu es neizmantoju, bet to jūs varat arī darīt. Dokumentu vadības sistēmu es neizmantoju, bet tas ir jauna forša lieta. Tātad pēdējā lieta, ko es izmantoju no FileMLV, ir integrējiet failu ielādi un API. Neviens nezina, ko nozīmē API. Godavāts. Ja zinat, ierakstiet, es būšu pateicīgs. Bet tātad failu ielādes forma datu saņemšanai. Šo es izmantoju lielajiem fotokonkursiem. Tas nozīmē, ka man mājaslapā, tur, kur ir konkursa apraksts, ir šāda te failu ielādes forma, kur var ļoti smuki atlasīt, ierakstīt tur vārdu, uzvārdu, visu, ko vajag, atlasīt failus, un viņi man atnāk smuki sakraujas vienā mapītē. Tas ir mazliet ērtāk un estētiski skaistāk nekā tas, ko es rādīju, izveidot failu ielādes mapi. Tas bija vienkārši. Šī ir failu ielādes forma, ko jūs varat pielāgot, ja? Reku, man šobrīd ir vienkārša forma, bet te ir visādas papildus pieejas, logotipus var ielikt krāsas, ja? Noteiktās mapēs to visu likt, te var ļoti, ļoti sakonfigurēt, tad šo kodu ielikt jūsu mājaslapā, un jums mājaslapā ir smuka, forša, tad WordPress versija, ja? Reku, vienkārši files FM upload forma, aiziet iekšā WordPressā, un jums mājaslapā ir ļoti smuka ielādes formiņa, ko jūs dodat klientiem. Pieņemsim, jūs gribat vākt līdus, ja, kas jums būs potenciālie klienti, kuri jums aizpilda kaut ko, iesūta tur bildes. Ja. Jūs varat šo izmantot faktiski, ja jūs nodarbojaties ar foto apstrādes pakalpojumiem, tad klients ieliek savus raus šeit, jūs saņemat, apstrādājat, aizsūtat viņam atpakaļ. Tas ir entās iespējas, un kas man ļoti patīk, tātad, ka šis servis tiek būvēts ņemot vērā fotogrāfu un radošo cilvēku vajadzības. Attiecīgi šeit nav kaut kādas tādas vispārīgas, bezjēdzīgas funkcijas, kādas ir, piemēram, Dropboxā, Google Drive'ā, OneDrive'ā, kaut kas mistiski universāls. Šis ir tā kā sajūta, ka viņi runā ar fotogrāfiem, viņi dara to, ko fotogrāfi prasa, un te ir ļoti daudz tādas funkcijas saliktas iekšā. Pēdējos gados tieši ļoti aktīvi, ja, kas ikdienā forši noder. Tātad ļoti ātrā tempā es izstāstīju foršās lietas, es izstāstīju par to cloud servisu, kuru es šobrīd izmantoju. Faktiski ekskluzīvi, es mazliet izmantoju Dropboxu, bet viss pārējais, kur man stāv kaut kāda firmas dokumenti, bet visu pārējo, principā, vizuālajiem materiālam, lielajiem failiem, es izmantoju FileMLV, es izmantoju tās funkcijas, ko es stāstīju. Es ceru, ka nāks jaunas funkcijas. Starp citu, es neoficiāli varu pateikt, ka viņi strādā šobrīd pie... Es ceru, ka viņi nedusmosies, bet es varu pateikt, viņi strādā šobrīd pie tā, ka fotogrāfijās atpazīs sejas, līdzīgi kā tas ir Lightroomā, un, piemēram, pasākumu foto, ka jūs liekat iekšā, nostrādās šis seju atpazīšanas algoritms, un man kā, piemēram, sporta spēļu dalībniekam, būs vieglāk sevi atrast tajās fotogrāfijās. Un tas tāds viens piemērs. Plus arī, piemēram, jūs liekat tur kāzu bildes, tad arī jau viesis var atlasīt bildes, kurās viņš pats atrodas. Es ceru, ka tas tā strādās. Un ielādēt vai iegādāties tās bildes, kurās viņš ir redzams. Šobrīd strādā tekstu atpazīšana, šobrīd strādā objektu atpazīšana tādā testa režīmā, tad viņi strādā arī ar šīm AI tehnoloģijām, bet tas viss mums nāk palīgā, piemēram, tur tagojot bildes pārdošanai, un atkal klientiem meklējot, ir vieglāk atrast fotogrāfijas, kurās tad ir kaut kāds konkrēts objekts un tā tālāk. Tātad tas ir tāds viens plusiņš, kas tur šobrīd notiek. Man ir šobrīd, kā jau es teicu, aizvien vairāk visa tā darbība pārvācas tieši uz FileMLV, jo ar Dropboxu es tur nesadalīju lietas, tas palika pārāk dārgi. Šis šobrīd ir lētākais, šis ir uz vietas, viņš ir ļoti, ļoti ātrs Latvijā servis un funkcionāli man ļoti patīk tas, kā šīs funkcijas nāk klāt un ka tās funkcijas patiešām reāli ir derīgas un lietojamas fotogrāfiem. Tāda ir mana digitālā ikdiena.
tas ir mans, varētu teikt, šī ir man datu, tā nav gluži dokumentu vadības sistēma, tas ir atsevišķs produkts. Šī man ir digital asset management angliskajā, kuru es ļoti, ļoti izmantoju ienākošai, izejošai plūsmai, foto, video failiem. Tas ir ļoti, ļoti forši. Vēl viena lieta, ko es neparādīju, bet kas man būs nākamajā konkursā, pie kā es šobrīd strādāju, ka konkursā, tai pašā, tad visos konkursos, ko es organizēju, būs pieejams skatītāju balsojums, un skatītāju balsojums būs organizēts tieši caur Failiem LV šo funkciju, ka to galeriju, kuru tur var izveidot, tās fotogrāfijas, kurš ienāk, var ielikt sirsniņu, tad viņš var novērtēt to fotogrāfiju, un tādā veidā es organizēšu savos konkursos skatītāju simpātijas vērtējumu. Man nav jākodē, man nav jāliek savā webserverī milzīgs apjoms ar datiem. Tas man ir tajos 2 terabaitos, ko es abonēju. Un lietotājiem tas ir ērts, pazīstams interfejs, kur ienākt, saklikšķināt un nobalsot par savu bildīti, kas viņam visvairāk patīk. Līdzīgi man strādā konkursos arī žūrijas. Tātad žūrija, kas man ir piesaistīta foto konkursā, saņem mapīti Failiem LV, saliek savus vērtējumus, es to apkopoju, publicēju rezultātus. Labi, tas ir specifiska lieta, bet foto konkursus organizē daudzi uzņēmumi, daudzas lielas kompānijas taisa savus foto konkursus, ja? Un tā ir ejoša tēma, tas var būt iekšējais uzņēmuma foto konkurss, varbūt kādam tas noder. Klients var atzīmēt jūsu mapītē bildes, kuras viņam patīk visvairāk, pasūtīt izdrukas un tā tālāk. Atcerieties, ja jūs gribat izmēģināt Pro, rakstiet atlaižu kodu, noformējot pirkumu fototelpa 25. Tas ir šobrīd no Failiem LV tāds foršs piedāvājums, cik ilgi būs, nezinu, bet šobrīd tas ir fototelpa 25. Jūs saņemat 25% atlaidi pirmajam abonementam. Un, kas ir svarīgi, ja jūs gribat kādu funkciju, rakstiet zem šī video komentāros, es to noteikti nodošu viņiem izstrādātājiem, vai rakstiet viņiem pašiem. Viņi ir ļoti, ļoti atsaucīgi uz dažādu funkciju implementēšanu, ievietošanu savā servisā, un viņi ir ļoti atsaucīgi uz visādu kļūdu labošanu, ja tādas kaut kur pagadās. Pēdējā laikā gan tās kļūdas īsti nav manītas, bet, ja jūs kaut ko atrodat, rakstiet, ja jūs kaut kādu funkciju gribat jaunu, rakstiet. Man gribās teikt, ka šis pašmāju servis, šis pašmāju produkts varētu attīstīties, nepalikt dārgāks, palikt labāks, foršāks un interesantāks tieši fotogrāfiem, par ko man visvairāk pašam ir aktuāli. Sanāca gari, bet šis bija sakrājies, šo gribējās pastāstīt. Daudzi prasīja, ko es izmantoju datu glabāšanai. Tas ir tas, ko es izmantoju. Paldies, ka skatījāties, nospiediet like, nospiediet subscribe un atcerieties fototelpu 25, saņemiet 25% atlaidi un izmēģiniet Failiem LV Pro kontu.